Svētdien kristīgā pasaule atzīmē vienus no svarīgākajiem reliģiskajiem svētkiem – Jēzus augšām celšanos. Pēc tradīcijas pirmajās lieldienās esam kopā ar savu ģimeni, bet otrajās lieldienās Daugavpilī bērni un pieaugušie tika gaidīti vienības laukumā, kur ik viens varēja turpināt svinēt svētkus, saņemot nevienu pārsteigumu. Šajā pavasara dienā centrālais pilsētas laukums bija cilvēku pārpildīts. Kāds šūpojās uz šūpolēm, neaizmirstot iedomāties vēlēšanos, lai jodu vasarā nekoš, kāds fotografējās pie salmu lieldienu zaķiem. Bija arī tādi, kas aktīvi piedalījās konkursos. Starp citu, viens no populārākajiem konkursiem bija lieldienu olu ripināšana. Ļoti labi svētki, jā. Pavadām ar ģimeni. Tagad olas ripināsim. Jau krāsojām olas. Šūpojamies, lai odi nekostu vasarā. Tāpat laukumā darbojās radošās darbnīcas, kur pašu rokām ik viens veido dažādas lieldienu dāvanas. Vienā no tām pilsētnieki varēja krāsot lieldienu olas un izrotāt ar tām šo koku. Latgales partijas jauniešu grupas ideja tā iepatikās daugavpliešiem, ka visi labprāt ar flomāsteriem un otām izdomāja interesantus rakstus un ornamentus. Košumu gribās, tāpēc ir izpilgtas krāsas. Pavasari gribas ātrāk saulīti un siltumu. Daugavpils mūzikas skolas direktors Dūmes deputāts Aivars Broks bija viens no tiem, kurš aktīvi piedalījās olu krāsošanas radošajā darbnīcā. Kā sacīja Dūmes deputāts, tādi pasākumi mūsu pilsētai ir vajadzīgi, jo pasākumi uzlabo garastāvokli un rada prieku. Šie svētki īstenībā man liekas, ka tie ir tādi atzimšanas vai kaut kādi pilnveidošanas cilvēku svētki. Ja mēs, protams, ja mēs arī distancējamies no šī stāsta par Jēzus Kristus augšām celšanos, bet paskatāmies uz sevi drusku katrs. Tad šajā laikā it kā cilvēkā notiek kaut kādas tādas drusku atjaunošanās posms, ka viņš paskatās, kas viņš bija un kāda viņam vajadzētu būt tālāk. Šajā dienā apsveikumu lieldienās pilsētnieki saņēma no folkloras mūzikas grupas Rīkš. Rēzeknes muzikantu uzstāšanās pilsētniekiem ļoti patika. Skatoties uz priecīgiem pilsētniekiem, var droši apgalvot, ka Daugavpilī aizvadīts vēl viens skaists, neaizmirstams un spilgts pasākums.